Īdīgi jautājumi par deklarēšanu, kas jūs atbild? Redziet, tās pateicības ir ļoti dažādā formā. Kā es teicu, sākot no paldies, no rokas spiediena, no skūpsta, viņas ir sirsnīgas. Un, redziet, es negribu apvainot nevienu no saviem pacientiem, ja? Bet tīteriņa, olu, ja? Krējuma burciņas deklarēšana ir diezgan tāda nenoteikta lieta. Ja? Un tajā brīdī, kā mēs ierodām man naudu, man tas pārsteidz. Protams, visi ir saskaitījuši man naudu, visi var izlasīt, ja? Bet visi skaita arī to naudu, ja? Par kuru es pats vēl pat nezinu. Ja? Tas ir interesants fakts, un arī man uzdeva bija laikas tā diena uz interviju elementāru jautājumu. Nu kā, jūs taču neskaitījāt? Es teicu, nē, neskaitīju. Un man tas ir patāms princips vienmēr bijis. Es nedrīkst saistīt nevienu pateicību pret pacientu. Tas ir bijis mans profesionālais darbs. Neskaitiet, bet cik ilgi ņēmāt, cik bieži, cik kaut kādus apjomus? Es atbildēšu ar to pašu, ko es visiem stāstīju. Jo šajā līdē arī ļoti daudz ir pieņēmumu, kalkulāciju, kaut kādu lietu, pieņemtu aprēķinu.